Kopīgā darba vērtēšana visā studiju kursā ļoti sarežģīts pasākums, ļoti sarežģīta tēma, bet ir iespējams viņu realizēt un ir iespējams viņā iedziļināties. Tātad pašreizajā brīdī šajā piemērā redzams tas, ka studiju kursā ir paredzēts 6 atsevišķi uzdevumi, definēt uzdevumu, šie pat ir bezsaites uzdevumi, bet tas nebūtu principiāli visu uzdevumu ietverās šajā brīdī. Katru atsevišķi mēs varam vērtēt, katrā atsevišķā uzdevumā, ja mēs aiztaigājam varam studentam norādīt viņu pelnīto vērtējumu, tā nav īpaši liela problēma. Tā, ka, teiksim, šajā brīdī te ir bezsaites uzdevums, skatīt uzdevumus. Šobrīd šeit ir viens vērtējamais, kurš ir saņēmis dotajā brīdī savu vērtējumu 6, par piemēru. Atgriežamies atpakaļ. Un tā interesantā lieta sekojoša, ka pa no zītiņām tiek aizpildīti visi šie te veiktie darbi. Un mums kļūst interesanti, kā students arī citu ieraudzīs gala vērtējumu. Ir jēga doties tātad uz iestatījumiem, kursu iestatījumiem, kursu administrēšanu, vērtējumu. Tad mēs ieraugām pašreizajā brīdī šādu te atskaiti. Tā ir kopīga atskaita, kas parāda to, kādas vērtējumi patreizajā brīdī ir iegūs attiecīgais students. Visi studenti patiesībā, kursā ir pieteikušies. Ja ir bijušas grupas, viņi varētu tur pafiltrēt. Bet pašreiz mums interesē sekojoša lieta. Izvēlēties un skatījumu kategoriju un vienību grupā vienkāršo skatījumu par to pietiksies, kurā mēs varam izvēlēties, kā tieši tiks iegūts gala vērtējums šajā konkrētajā studiju kursā. Patreizajā brīdī tiek pieņemts sekojošie šie 6 uzdevumi. Tādā gadījumā gala vērtējums būtu visu šo 6 uzdevumu vidējais skaitlis, ko students nopelna. Ja tas mums neapmierina, mēs varam iekļaut vidējo svērtu, respektīvi norādīt katram konkrētajam uzdevumam, cik liels īpatsvars tam piemīta kopīgajā gala vērtējumā. Svars var rakstīt dažādām mērvienībām, 20, 30, 50, mūdlis mācējas proporcionāli izrēķināt. Šie skaitļi šobrīd šeit man jau bija iepriekš ierakstīti, tāpēc es tos nemainīšu, bet varētu jebkādi ieveikt. Tālāk ir otra lieta. Ja ir nepieciešams, mēs varam šos savus darbus grupēt. Respektīvi, ir atsevišķi izdalām, pieņemsim 4 veicami uzdevumi un pēc tam eksāmens, kur savukārt visu uzdevumu kopā veido kaut kādu zināmu daļu no gala vērtējuma, eksāmens veido kaut kādu daļu un tas viss kopā gala novērtējumu. Pievienojam kategoriju. Iedodam kategorijai nosaukumu. Piemēram, tā, maksimālais vērtējums kategorijai 10. Decimālos zīmju skaits aiz komata, droši vien 0. Saglabājam izmaiņas. Tā vajadzētu būt tādējādi, ka parādīsies jauna kategorija, bet šajā kategorijā sākotnēji neviens no darbiem netiek iekļauts. Es izdarīšu sekojuši, es iekļaušu šo un šo. Kā es tur viņus saveicu, vienkārši tik atzīmēju, tad mēs pārvietojam viņu šajā brīdī uz attiecīgo mūsu izvēloto kategoriju. Rezultātā šajā studiju kursā mums parādās šāda kategorija, kuras ietvaros vērtējums būtu svērtais vidējais, kur savukārt mēs norādām, piemēram, ka šis darbs veido 2 daļas, šis darbs veido 3 daļas, šis darbs veido 5 daļas, un savukārt kategorijas kopīgais daļa visā lietā ir, pieņemsim, 1 pusi. Analogā veidā var veidot arī citas kategorijas. Šeit ir iespējas spēlēties daudz un likt. Paldies!